Sveiks! Ja tev jautātu, kādu ierīci labāk izvēlēties? Pieņemsim, dators. Vajadzīgs jaudīgs dators. Nu tā, ka izdarīt var daudz. Bet ko tā īsti jauda nozīmē? Ja pajautāt, tur pateikt, tur zin kā, tur cipariņus kaut kāds paskaties un es sazinu, kuri cipariņi, tur visādi tik daudz, uz ko tad tieši ir jāpievērš uzmanība. Un, protams, pat ja arī atrod tos cipariņus, pieņemsim uzrakstīts 450 vati, ko tas īsti izsaka, tad ir tik tiešām jāsaprot, kas tā jauda ir, kā to mēra, kā dažādos veidos un kur to mēra. Par visu pēc kārtas. Sāksim mēs vispār saprast, kas tā jauda tāda ir. Un pēc savas būtības tas ir darba veikšanas ātrums. Tad mums ir kaut kāds darbs, kas ir jāpaveic, un jo ātrāk mēs to paveicam, jo lielāk ir jauda. Šķiet loģiski, bet kas tad ir? Darbs, vismaz laiku mēs varam kaut kā nomērīt, ja? Bet darbs, iedomājies, kādu darbu veids teikanna, jo arī tur ir jauda. Tad tā. Pēc būtības, ja piemēram, vajadzētu tev skriet sprintu, no kaut kādas vienas vietas līdz otrai, skolā, un vēl pēc tam ar klases biedriem, tad mēs varētu pateikt, ka ir kaut kāds attālums, kuru noskrien, jāpieliek kaut kāds spēks, un tātad fizikā to sauc par darbu. Un, lai varētu paskatīties, tad mums ir attālums, pieliktais spēks, pielietojot noteikts formulas, var pilnībā noteikt, cik liels tad darbs ir paveikts. Bet, lai varētu, pieņemsim, salīdzināt jaudas, tad ir jāņem jau jāsalīdzina, pieņemsim, vairākas klases biedrus. Tu un vēl tavi 3 klases biedri, protams, jātaisa tā kā sportā, ir dažādas svara kategorijas, lai būtu taisnīgāk. Un tad jūs 4 nostājaties uz starta un sākat skriet. Sekunde, 2, 3, vēl 100 metri noskriet, apmēram tur kaut kāds 10, 15, 20, kā nu kuram tās sekundes. Attālums 1, var teikt, darbs paveikts ir 1, bet kurš ir noskrējis ātrāk, tad tam ir lielāka jauda. Tātad pēc būtības mēs varam kaut ko paveikt ar dažādām ierīcēm, bet attiecīgi ar jaudīgāku ierīci mēs varam ātrāk paveikt. Piemēram, mašīna. Ir jaudīgākas mašīnas, mazāk jaudīgas, jaunākas, vecākas, dažādi tie parametri, bet ko tad īsti dod tā jauda? Tad, ja mēs paņemam līdzīga izmēra masas mašīnas salīdzināt, tad mašīna ar lielāku jaudu noteikti sākumā varētu dot lielāku uzrāvienu. Tad spēja nobraukt kaut kādu attālumu ātrākā laikā, tad īsākā laikā. Un, mēs sakam, jauda. Jaudīgāka mašīna. Ja mēs paskatāmies, tad kā to jaudu īsti mērīt, tad izrādās, ka ierīcēm, tādām kā mašīna, jaudu var mērīt arī zirga spēkos. Protams, tā ir tāda vēsturiska mērvienība, kādreiz, cik tad zirgs var kaut ko pavilkt, tad, tāpēc, cik tad zirga spēki ir. Tāpēc mašīnai pēc būtības tā kā tas ir spēkrats, arī vēl joprojām izmanto, bet paskatoties tālāk, tur ir arī rakstīt jauda vatos. Un attiecīgi tad mēs varam arī jaudu izteikt vatos, kas pēc būtības ir nākus no uzvārda. Ir bijis tāds izgudrotājs James Watts, kurš izgudroja tvaika dzinēju, un tad par godu viņa uzvārdam tad arī ir mērvienības nosaukums vati. Un cik tad ir 1 vats? Ja es tā padomāju, 1 metrs, tas ir saprotams, 1 metrs. Vai arī centimetrs, vai sekunde, vai kilograms, kaut kas, ko ikdienā mēs mēram, viegli saprast. Bet 1 vats, kā to īsti parādīt? Es domāju, ka labāka skaidrība radīsies, ja mēs pamēģināsim salīdzināt dažādas jaudas ierīces un tad pavērosim, paskatīsimies, kur, kas, kā, un tad, es domāju, radīsies priekšstats, cik tad tas ir 1 vats vai 1000 vati vai vēl lielāka jauda. Pamēģināsim salīdzināt šīs 2 teikannas. Tajās man ir ieliets vienāds ūdens daudzums.
Un, ja mēs pastamies, tad arī teikanām jauda tiek izteikta vatos, un ar tām kaut ko var sasildīt. Abās ir ieliets 1 litrs, un te man arī 1 litrs. Tūlīt pat mēs nomērīsim, kāda ir ūdens temperatūra. Tad man ir termometrs. Tā. Un tā. Mazā teikana. Mazai teikanai ir rakstīts, ka tur ir 1000 vati. Tad 1000 vati. Lielai teikanai ir rakstīts 2000 vati. Tad man jau ir lielāka jauda. Un, ja es pastos, man ūdens temperatūra šobrīd sanāk šeit lielajā teikanā par 1 grādu aptuveni mazāk nekā mazajā teikanā. Tad mans, kā saka, ir nedaudz atšķirīga sākotnējā ūdens temperatūra. Bet es domāju, 1 grādu tas nav daudz. Un pamēģināsim tad ieslēgt, sildīsim un pastīsimies 1000 vati un 2000 vati. Cik ilgā laikā, teiksim, pamainīsies pa 10 grādiem, vai arī, ja mēs vienādu laiku sildīsim, ja tad kā mainīsies temperatūra? Es domāju, ka skaidri varēsim redzēt. Abi mums ir ieslēgti. Ja es redzu, man mazie burbulīši sāk parādīties, tad te jau sildīšana notiek un mazā teikanā arī. Tad abās teikanās notiek sildīšana. Un, ja mēs pastīsimies uz temperatūras skalu, mēs varam pavērot, kā mainās temperatūra. Un man sākumā, pirmajā teikanā, kas ir sarkanā, man bija mazāka temperatūra par 1 grādu, bet jau ir pagājušas cik tās sekundes, ja, un jau man šeit ūdens ir uzsils ātrāk. Pagaidīsim vēl nedaudz. Un tā lielajā teikanā ūdens jau ir uzvārījies. Mazajā mums teikanā ūdens temperatūra ir pacēlusies tikai līdz 66 grādiem. Protams, ja mēs salīdzinām, tad arī ar mazo teikanu var uzvārīt ūdeni, bet ir jāvār ilgāk. Jāatceras vienu svarīgu lietu. Jaudīga ierīce patērē vairāk degvielas, vairāk elektroenerģijas vai kaut kādu citu resursu, ar ko tā strādā. Vienkārši varētu teikt, ir ēdelīgāk. Bet mazāk jaudīga ierīce ir ekonomiskāka. Un, ja pastīties ikdienā, cilvēki ir kaut kur izvēlas jaudīgāku, bet ir kaut kur izvēlas ekonomiskāku. Piemēram, mašīnu. Vai obligāti jāņem pa pilsētu pēc iespējas jaudīgāku mašīnu, lai varētu ātrāk aizbraukt no viena luksusforu līdz otram, ar lielāku uzrāvienu tur, un tad skaties, un degvielas rēķins ir tik milzīgs, kad tikai. Tāpēc ikdienā, piemēram, mašīnas, biežāk cilvēki izvēlas ekonomiskākas, nevis jaudīgākas. Un tad šeit arī ir jāatrod tas balans, vai ņemt jaudīgāku, vai ņemt ekonomiskāku, bet tātad darbu tad vajadzēs veikt ilgāk. Pēc būtības katru ierīci mēs varam raksturot ar kaut kādu jaudu. Tātad ir kaut kāds uzdevums, ko tā veic, un cik ilgā laikā tā veic. Apskatīsimies tieši elektroierīces. Tātad kā elektroierīču jauda ir saistīta ar to, ko tās spēj. Tad mēs jau redzējām ar teikanām to, ka mums lielāka jauda, tad attiecīgi ūdeni uzsilda ātrāk. Bet no kā tā jauda ir atkarīga? Piemēram, ja mēs paņemam bateriju, tad mums ir pluspols, mīnuspols, tad tur ir lādiņa atšķirība, kas mums rada spriegumu. Un attiecīgi tad lādiņu var pāriet no, teiksim, ja mēs izmantojam vadiņu un savienojam plusu un mīnusu, tad tajā brīdī man lādiņi skrien pa to vadu. Un tad izrādās no tā, cik liels ir spriegums un cik daudz lādiņu vienlaicīgi pārvietojas, tad no tā ir atkarīga jauda. Tad pēc būtības spriegums un strāvas stiprums. Tos saliekot fizikā, tos sareizina kopā, un tādā veidā mēs varam iegūt sekojuši. Kad viens
lādiņš atkarībā no tā, kāds ir spriegums, nes līdz kaut kādu enerģiju. Un, attiecīgi, strāvas stiprums parāda to, cik daudz lādiņu 1 sekundes laikā izskrien cauri vadam. Un tas nozīmē to, ka mēs, zinot, cik katram lādiņam ir enerģija, sareizinot ar to, cik tad lādiņi ir cauri 1 sekundē, mēs varam iegūt enerģiju, kas iet cauri kaut kādam patērētājiem, kaut kādai elektroierīcei 1 sekundes laikā. Un pēc būtības tā arī ir tā jauda. Paskatīsimies šeit ar vienu eksperimentu. Tad man ir akumulātori. Pārbaudīsim, cik liels tad ir spriegums. Ja es pielieku klāt, tad man ir 13 volt spriegums. Bišķiņi vairāk, un paskatīsimies otru. Man arī 13 ar un plus nedaudz vēl volt. Tad pēc būtības katrs akumulators man ir 13 volti. Un šeit man ir grafīts, tad pēc būtības zīmuļu grafīts, kuru mēs varam paņemt un, teiksim, parasti tam mēs izmantojam zīmuļiem, bet grafīts pats par sevi arī ļoti labi vada elektrību. Un to mēs tad šeit esam ielikuši iekšā, tad šeit iestiprinājuši un nostiprinājuši. Un tad atliek pieslēgt. Sākumā pieslēgsim vienam akumulātoram, paskatīsimies, kāds būs efekts. 1, 2, pieslēdzam šeit, tā, šeit un aiziet. Un man ir spuldzīte, kas spīd. Tātad grafīts tik ļoti sakarst, ka man ir pat pilnīgi vairāk strīpiņas tagad acu priekšā, vienkārši tik ļoti spoži. Bet pamēģināšu tagad pielikt klāt vēl vienu bateriju un pamēģināsim salīdzināt. Es pievienošu to paralēli. Tas dod iespēju palielināt strāvas stiprumu. Ja es tagad pārbaudīšu šeit pieliekot, man tad ir saslēgti divi akumulātori, mans spriegums ir 13 volti. Un tagad es pieslēgšu klāt, un jautājums, ja man ir 2 akumulātori, kas nevis palielina strāvas, kas palielina nevis spriegumu, bet tieši strāvas stiprumu, jo ir 2 akumulātori, es pieslēdzu klāt, un man ir spožāk, daudz spožāk. Tad, tik spoži, ka nu tikai. Tad 2 akumulātorus saslēdzot paralēli, es esmu palielinājis strāvas stiprumu, spriegums ir palicis tas pats, un tad man uzreiz var redzēt, ka spīd spožāk. Tas nozīmē to, ka palielinot strāvas stiprumu 2 reizes, arī jauda palielinās 2 reizes. Pamēģināsim to akumulātoru pieslēgt virknē. Tas nozīmē to, ka es kā viens aiz otra būs akumulātori. Tā, 1, otrs. Un ja es tagad pielikšu, tad man sanāk, es dabūju tad 25,8, tad gandrīz 26 volti. Slēdzam klāt. Tad nu gan spoži. Un tik ļoti spoži, ka nu tikai. Tad es esmu palielinājis spriegumu, un no tā tad es varu iegūt, ka man spīd riktīgi spoži. Bet sanāk, gan vienā, gan otrā gadījumā mēs esam palielinājuši vai nu strāvas stiprumu, vai nu spriegumu, un rezultātā mēs iegūstam lielāku lādiņu plūsmu, vai arī katram lādiņam lielāku enerģiju. Un rezultātā mums ir, protams, spožāka gaisma. Šeit man ir 4 baterijas. Tad 2 pirkstiņu baterijas, 1 mazā pirkstiņu baterija, lielā pirkstiņu baterija, un tad aiziet, es teiktu, 2 pirkstiņu baterija, un tā ir vienkārši rokas baterija kaut kāda. Labi, ne 4 pirkstiņu baterija, tad milzīgi. Bet mēs apstāmies, mums ir dažādi apzīmējumi, tad mums ir AAA, tad ir AA, C un D. Ja mēs salīdzinām spriegumu, tūlīt pārbaudīsim. Tātad mazākai baterijai mans spriegums ir 1,5 volti AA baterijai.
spriegums ir 1,5 volti. Grib skriet prom. Tā, baterijai C 1,5 volti un baterijai D 1,4 volti. Jau bišķītiņi, 1,5. Jā, sanāk tā. Man visām 4 baterijām ir 1,5 voltu spriegums. Bet tad jautājums, priekš kam ir vajadzīga lielāka baterija, ja ar šo es varu dabūt tikpat lielu spriegumu. Tad izrādās, ka lielā baterija spēj radīt lielāku strāvas stiprumu un tādēļ var darbināt jaudīgāku ierīci. Savukārt mazā, tā radīs daudz mazāku strāvas stiprumu un attiecīgi spriegums mums ir pietiekams. Katram lādiņam tas enerģijas lielums ir tikpat liels, bet vienā un tajā pašā laika vienībā man mazā baterija vienkārši varēs izdot mazāk lādiņus nekā lielā baterija. Pārbaudīsim ierīces darbību atkarībā no barošanas avota vēl arī nedaudz citādā veidā. Un tā, šeit man ir konstruktors, kurā, ja es pastos, man ir motoriņš, kas var griezties pats. Un tad tas motoriņš var griezties atkarībā no tā, pie kā to pieslēdz. Ja es pavisam vienkārši, ja es pielieku klāt, 1, 2, es dzirdu, ka man darbojas. Un tūlīt pat mēs pārbaudīsim. Tā, šeit man ir 2 pirkstiņu baterijas. Un sākumā pieslēgsim klāt 2 pirkstiņu baterijām. Tad šeit lieko noņemu nost. Saslēgsim šādi. Pie baterijām pieslēdzu motorus. Tālāk es pieslēdzu slēdzi. Un šeit es pieslēgšu tā, lai tas vadiņš man visu savieno. Tā. Tad slēdzis, motors, baterijas. Šeit kopā mums ir 3 volti. Tad tā kā katra baterija dod 1,5 voltu, slēdzam iekšā. Vienīgais es uzlikšu virsū vēl tādu lielāku propeleru, lai mēs varam novērtēt. Un tā, palaižam. Un tad mierīgi var notvert un kārtībā. Tagad pie šī es pieslēgšu klāt vēl 2 baterijas. Un tās visas būs saslēgtas virknē. Tā, šādi un šādi. Tad man katra baterija dod 1,5 voltu, kopā ir 6 volti tagad. Un pamēģināsim palaist to, cik ļoti atšķirās, ja es esmu pielicis papildus baterijas. Tā, nu, jāmēģina tik noķert. Nu, aizlido riktīgi kaut kur tālu, es paspēju noķert. Sanāk, pieslēdzot vairāk baterijas vai jaudīgāku, teiksim tā, barošanas avotu, mēs arī pašai ierīcei varam iegūt lielāku jaudu. Tāpēc arī, ja baterijas, piemēram, lukturīti ir izlādējušās, nu tad tas spīd jau arvien vājāk un vājāk. Ieliekam jaunas baterijas, uzreiz koša gaisma, tātad labāk darbojas, un mēs tālāk arī varam redzēt. Tas nozīmē to, ka jauda, viens, kas mums ir rakstīts kaut kur uz ierīces pašas, bet otrs ir tas, ko tad īsti dod barošanas avots. Un, protams, ka tādēļ daudzas ierīces mājās darbina tieši no elektrotīkla, kur ir stabils spriegums un, protams, stabils strāvas stiprums. Salīdzināsim tās teikans, kuras izmantojam sākumā ūdens sildīšanai. Ar ko tās īsti atšķirās tiešām ar cipariņiem? Tā, paņemam vienu. Un rekur es redzu, ka man ir kaut kāda uzraksti. Man ir jāpieslēdz pie elektrotīkla 220 līdz 240 voltu tīklam. Šeit man ir rakstīts, ka pēc būtības tas ir maiņspriegums, maņstrauja, pie kā mēs slēdzam, bet galvenais rekurs šeit ar vatiem, tad vatus apzīmē ar W. Mums ir šeit uzrakstīts no 1000 līdz 1200 vatiem. Tad pēc būtības tā ir diezgan liela jauda,
ne milzīga, bet pietiekami liela, jo, ja es salīdzinu, pieņemsim, kaut kādai LED spuldzītei, jauda būs, pieņemsim, 5 vati vai 2 vati, un šeit ir 1000 līdz 1200 vatiem. Tad man elektrību patērē šī teikana diezgan. Bet, ja es paņemu lielo teikanu un paskatos, tā, man šeit ir rakstīts spriegums, bet man nav nekas cits rakstīts. Tas nozīmē to, ka jāpaņem teikana, jāizlej ārā ūdens un jāpastās teikans apakšpusē. Un tā, ja es salīdzinu, tad es redzu arī, šeit man ir 220 volti līdz 240 volti. Tātad mēs varam slēgt to pie elektrotīkla, kas mums ir mājās. Man ir uzrakstīts, ka tā ir maiņstrāva, tad 50 līdz 60 Hz arī tāda pati, bet jauda, kur man ir rakstīts no 2000 līdz 2400. Tad man jau sanāk tiešām 2 reiz lielāka jauda šai ierīcei, ja šai teikanai, nekā tai mazai. Un tāpēc tā arī silda ūdeni ātrāk nekā tā mazā. Ja, tad katrai ierīcei būs uzrakstīti tie vati virsū, un no tā mēs varam saprast, cik liela ir jauda. Tad līdzīgi, ja mēs skatāmies metrus, mēs varam mērīt, tad tas būs garums, sekundes, tad attiecīgi laiks, un attiecīgi vati, tā ir jauda. Nu, apzīmē to ar dubultv. Un salīdzinot vairākas ierīces, mēs varam tādā veidā saprast, kura tad īsti ir jaudīgāka. Mājsaimniecības ierīcēs mēs varam ieraudzīt gan datoram šādu, gan televizoram, leduskapim, noteikti gludeklim, ja kas iespējams mājās, ja ziemā mēs varam atrast arī un izmantot elektrosildītāju, tāpat teikanu, un tās vērtības mums var atšķirties. Un jo jaudīgāka ierīce, jo vairāk būs tie vati. Interesanti piebilst, ka tieši ierīces, kuras silda, tām ir diezgan liela jauda, pat vislielākā varētu teikt. Arī veļas mašīna tajā brīdī, kad tā strādā, un vislielāko jaudu, tad visvairāk elektroenerģijas tā patērē brīdī, kad silda ūdeni. Šķiet paga. Mēs runājam par to, kas spēks, un tad, ja darbs, tad mums ir jāpaveic kaut kāds, kad ir jāpieliek kaut kāds spēks, kaut kāds attālums, nezinu, kaut ko grūst, stumt, vilkt, pašam skriet, bet sildīšana kādā veidā, tad tā ir ar to saistīta. Tad izrādās, redz, kur. Siltums ir pēc būtības vielu siltuma kustība. Ja mēs varētu paskatīties mikroskopā sīk, tad visas daļiņas kustās, un jo vairāk mēs tās sildam, jo vairāk tās kustās. Un tas nozīmē to, ka pēc būtības sildīšana ir visu mazo daļiņu, visu ātomu molekulu, kas ir vielā, vienkārši iekustināšana. Un tāpēc jau tas ir brīktīgs darbs. Un tādēļ sildierīces patērē ļoti daudz elektroenerģijas. Un tieši tās, ja paskatīties mājās, noteikti elektrorēķinu ietekmēs ļoti. Tāpēc neatstāj ieslēgtu lieki, vai nu teikanu lieku reizi vai sildīt, nevajag. Vai nu, teiksim, teikanā ieliet lieki ūdeni, ieliet tik, cik vajag un uzsildi, ja? Nevajag vairāk. Tad enerģiju ir jāpataupa arī noteikti. Tad galā mēs varam pateikt tā, ka jauda katrai elektroierīcei ir atkarīga no strāvas stipruma un sprieguma. Tad pie tā, kur mēs pieslēdzam un cik daudz lādiņu iet caur to elektroierīci, no tā ir atkarīgs. Cik tad elektroenerģijas tā patērēs un cik liela ir tās jauda.